Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Kā jau es jums agrāk esmu tēkus, nesteidzaties. Laiks to rāda, tie trakie, kas jau siltumnīcā ir iestādījuši tomātus, noteikti tur neko vairs nesagaidīs. Tādu stresu nevajag. Pavasari būs gari arī turpmāk, un nesteidzaties. Mums latviešiem ir labs teiciens, kur tie ātrie tikuši. Ja skatās uz ceļiem, tad tie, kas tā skrien mums garām kā traki, pie tā paša krustojuma tur, kur mēs nokļūstam, arī stāv. Vai aptinās uz tapu. Tā katra paša izvēle. Neko ātrāk, ja jūs nevarat dabūt, jums ir jāmāk gaidīt. Un kas prot gaidīt, kas ir pacietīgs, tas sagaida gan cepeti, gan saulīti, gan jauks cilvēks. Vai vajag visu ar varu? Un es pārtiku, un tā nekas nesanāk. Pandēmija mūs mācīja, daudz saprat. Karš mūs māca, arī daudz saprat. Tad vēl būs jāsaprot. Jābeidz gausties, čīkstēt, cerēt uz kaut kādu augšupē ir vienkārši muļķīgi un stulbi, jo karš ir blakām. Un tik ātri tas nepāries. Pat skatījos fragmentus no filmas Mēs par Afganistānas karu. Par tiem puišiem, kas 80. gada beigās arī staigāja un sacēlās. Jā, krieviski runājoši puiši. Vai vispār kādam ir tiesības iet svešā zemē, kārtību ierīkot? Tas tikpat kā svešinieks ienāk jūsu mājā un sāk kārtot jūsu māju. Diez vien tas kādam patikt. Un nav svarīgi, kāda cilvēkam ir tautība, jo tādas tiesības Dievs nevienam cilvēkam nav devis. Vispirms jau tā savu māju jāsakārto. Vai galva jāsakārto. Skriet, raut, plēst. Mēs tagad varam smieties. Komēdija nevajag, televīzija ir garlaicīga. Tie onkuļi mums visi ir apnekuši. Viņiem ir bail. Nebūs projekta naudas, tāpēc tik ļoti vajag visu kaut ko celt, lai atkal var ieraut kabatās un nāsīs. Bet tās lietas nenes svētību. Un kā tad mums pat politologs cenšas iestāstīt jau tāds ar sirmu galvu, ar komunista smaku, kad melošana jau nav noziegums, par to jau nesoda. Ai, kā soda. Melu nāk atpakaļ. Mēs tak to zinām. Tad ko, lai māca bērniem? Kā būt godīgam? Kā būt patiesam? Vai kā dzīvot melos un krāpties? Bet ir jāatcerās vēl viena lieta, kad vadas ir pilns, viņš lūst pats. Un Dieva pacietība un zemesmātes pacietība nevajag mēģināt pārbaudīt. Pacietība būs mums, cilvēkiem jāmācās. Mums šeit Latvijā nav zemestrīču, paskaties, kas pasaulē notiek. Viss vārās, viss vibrē. Šeit ir miers. Un paldies Dievam. Bet vēl viena lieta ir jāsaprot, ka jāpārstāj kašķēties savā starpā. Un pietiek vienam uz otru ar pirkstu bakstīt. Tu to dari nepareizi un šito, lai nāk tie, kas pretīs, ko tad mēs šodien darīsim? Un kas ir pats svarīgākais šai zemē? Un, protams, ka pats svarīgākais ir cilvēks. Un jāpārstāj vienreiz melot, cik mums to cilvēku te patiesībā ir. Daudz mazāk nekā mums tiek stāstīts. Un atkal meli. Un mēs ļoti labi redzam tos politiķus, kas tur nāk un iet. Un tā melo no rīta līdz vakaram. Un viņi vēl tam tic, bet tauta vairs netic. Tie lētticīgie ir aizgājuši viņu saulē, un tie pārējie lētticīgie jau ir ceļā uz viņu sauli. Ir jaunā paudze izaugusi,
daudz godīgāka, daudz gudrāka. Jā, protams, 10% ir norakstama arī šajā paudzē. Un tāda ir dabas likuma. Tur neko nevar darīt. Bet es priecājos par to, kāda ir mana tauta. Jo es tiekos katru dienu, gan ar jauniem, gan ar netik jauniem. Nu, pie manis nāk tā labākā daļa, kas ir daudz, ļoti daudz. Un tā rozā brīvs ir nokrituši. Cilvēki mācīsies priecāties un novērtēt to, kas ir. Nedzīvot ar vainas sajūtu, jo nav vērts, jo tad mēs neko nevaram izdarīt. Un kur ir teikts, ka mēs esam vainīgi. Mūsu dzīvē ir bijuši pārbaudījumi, paldies par tiem, un par grūtībām arī paldies, jo kas mūs nenogalina, tas mūs dara stiprākus. Nu tad atkārtojiet, kas mūs nenogalina, tas dara stiprākus. Un turieties pie šīs devīzes, tad jums izdosies. Jūs esat labi, mīļi un stipri, un es jūs ļoti mīlu, un es jums ticu.